Sekojošajā video iespējami necenzēta leksika. Lūdzam pasargāt nepilngadīgas personas no šī materiāla un izslēgt skaņu saviem mobilajiem tālruņiem. Do you want to know what it is? Šo kultu kustību aizsāk reperis Tupac. Pagājušā gadsimta izskaņā viņš bija kā cilvēciskā forma terminam Thug Life, un termins Thug Life apzīmē viņa dzīves stilu. Tupacs dalīja cilvēkus divās kārtās. Vienā, kurā cilvēkiem bija visu laiku kļūt panākumiem bagāti, un otri, kuriem nebija nekā. Ja cilvēkam, kuram nekā nav, izdodas sasniegt virsotnes, tad tās priekš viņa ir thug. Priekš Tupac thug nozīmē lepnumu. Es eju ar paceltu galvu, ar izgrieztām krūtīm. Es lieku lielus soļus, es runāju skaļi un es nestostos. Es esmu stiprs. 1992. gadā Tupacs uz savu vēderu uztetēja uzrakstu Thug Life. Cilvēki, kur atbalsta šīs kustības idejas, var neaptetuvēt savu ķermeni, bet gan iegādāties apģērbu kādā no pasaules lielvalstu pilsētām, kurās atrodas Thug Life preču izplatītāji. Mūsdienās cilvēki mēdz pavadīt daudz laika internetu portālos, kur viņi meklē aizraujošu satura informāciju, un nereti tie ir tie paši minētie Thug Life video, kuros parasti redzam negaidītu un neordināru cilvēku, kā arī dzīvnieku rīcību, pēc kuras seko neilga gangsterrapa šedevra skaņdarbs, kā arī parādās kāda klasiska gangstera atribūtika, kuru papildina vārdi Thug Life. Facebook esošajam Thug Life profilam pusgadu laikā parādījušies jau 2 miljoni atbalstītāji. Ir izveidots arī YouTube kanāls, kuram īsā laikā ir jau 190 000 abonentu, un skatītākiem video ir aptuveni 4 miljoni skatījumu. Bieži vien video popularitāti iemanto dažādu slavenību izteikumu vai rīcību, kuru guvusi popularitāti internetu portālos. Vispopulārākie video sastāv no vairākām daļām, jo tādējādi ir iespējams apgūt dažādu cilvēku auditoriju. Kā jau nojošat, šiem video ir attāla saikne ar patieso Thug Life izpratni, bet tie ir pielāgojušies mūsdienu pasaules prasībām, tādējādi atainojot ikdienišķas lietas no neierasta skatu punkta. Turpinājumā redzēsiet dažādus videoklipus no visas pasaules, kas apliecina video kultu izplatību. Hi, Dad. Hi. I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million. The votes have been counted and verified. Could you please have quiet in the studio? Quiet, please. Fucking shut up! Thank you. Still Snoop Dogg and D.R.E. 9-9, nigga. Guess who's back? Next question, gentlemen. What is the one thing the people on the other side of your street have more of than you do? Cars. Cars. Your wife said they have more grass than you do. Grass. What have you done? I wouldn't bet on that. $6 million ways to die. Choose one. Es pasaku, Orlo, tu tur muti vienreiz, tu vispār nejēgies pēdējais. Labi. To es viņam pateikšu vēlāk. Jautājums auditorijai. Kā jums šķiet, vai Tupac redzējums par Thug Life sakrīt ar šiem videoklipiem? Piekritīsiet, ka saistība ir ļoti maza, bet šķiet, ka šīs idejas pastarpināti palīdz gūt video lielāku atzinību un popularitāti.